Sveiciens Sanija Skin kanālā. Šodien ar mani ir Megija un Ulrika. Varbūt tās jūs varat ieskicēt, ko jūs šeit darat, kas jūs esat. Ko es šeit daru? Es filmēju Aplaudījos. video, veidoju saturu, montēju saturu un palīdzu citos darbiņos. Jā, fotosesijās arī. Jā. Bet pārsvarā par saturu noteikti tas Jā. ir vairāk, jā. TikTokiem. Instagrams arī kaut kad droši vien būs nākotnē. Gan jau. Un es arī esmu Sanijas tā kā asistente, gan pakoju paciņas, seju tiešraidītēs, sociālajiem tīkliem, modelīte, fotosesijās un tā kaut kā. Visos gadījumos, kad man vajag kaut kādu cilvēku kā Jā, palīdzīgu roku, tad Megija ir Labā zvans. roka. Jā, labā roka. Un jā, šodien mums atkal ir sarakstīti jautājumi. Šos jautājumus ir sarakstījusi Megija. Es ceru, ka jums patiks. Jā, un tas vairāk ir tieši viņām domāts, jo es esmu katrā video, man liekas, iepriekšējais tas video bija izteikti par mani. Tu biji sagatavojis arī kaut kādus tos jautājumus. Man liekas, jā. Jā, tā kā šodien vairāk parunās meitenes. Un sāksim ar pirmo jautājumu. Kā jūs jūtaties filmējot šādu video? Šāds jautājums nav iekļauts lapiņā, bet tas ir no manis. Tagad jau labi, man liekas. Nav vairs Viss labi? tik stresēni kā pirmā reizītē. Esmu nedaudz satraukusies. Tas ir normāli. Pirmā reize. Tas ir normāli. Bet pagaid, tu vispār neesi YouTube nekad neko filmējis. Nē. Nu jā, man redz bija tas, ka es bērnībā biju filmējusi visādus video. Kurus pēc tam kurus es pēc tam centos izdzēst, un viņas nevarēja, bet beidzot laikam viņi ir dabūt ārā no YouTube. Bet nekas pieradīs, būs labi. Man liekas, vairāk satraukums pēc tam, kāds tas rezultāts ir. Ka nav tā, ka kaut kas ne tā ir pateikts, jā? vai ne tā, vai Pa daudz. Tā kā pagājušā man bija tas. Visu laiku. Tas ir viss, ko es dzirdēju. Ok, nekas, viss būs forši. Ok, sāksim ar pirmo jautājumu, ko Megija mums ir izdomājusi. Es pirms uzdošu tad Ulrikai, un tad uz to pašu jautājumu tu varēsi atbildēt. Kāds ir tavs rīta rituāls pirms tu dodies uz darbu uz Sanija Skincare office? Noteikti tās ir brokastis. Tās ir Stabili. brokastis un kafija no rīta. Un tad arī, protams, sejas kopšanas produkti un duša. Tas ir tas, Tu no ko- rītiem, jā? Jā, es no rīta vai Mm. no arī vakaros katru reizi. Nu jā, es nevarētu no rītiem saņemties, es Jā, vienmēr vakarā vakaros. arī parasti. Man ir Jā. tas veids, kā es pieceļos. Jā, tas Ok. Tas ir īstenībā arī veselīgi diezgan, Jā. īpaši, ja augstā iet. Es gribēju pamēģināt kādreiz, bet, nu. Vasarā var ziemonē. Jā, vasarā ir ļoti labi. Bet īstenībā es vasarā, pagājuši, kad tas sanāk, vasarā gāju tādā karstā riktīgi, jo man likās, ka izejot to čipa būs vēsāks. Nedariet tā. Tā bija mana loģika, ko es nepatēm iedomājos, un tas ir pilnīgs muļķības. Nu, it kā, jā. Man tieši karstāk paliek. Man arī. Nu, jā, it kā karstā laikā, jā, tad tev laikam ķermenis tā kā uzņem to temperatūru silto, un tad it kā ir vēsāks, bet, nu, es to izmēģināju uz dušu, tas strādā. Ok, Megija, Tā, kāds bija jautājums? kāds ir tavs rīt rituāls? Man noteikti ir tā kafija. Jā, Megija bez kafijas nevar. Jā, es, man liekas, pieceļos uzreizēju sataisīties, uzkrāsojos, lai man pēc tam ir tāds brītiņš, kad apsēsties, padomāt, es vēl savus pierakstīņus veicu. Tā kā klients, kas ir pierakstījušās, apskatos, nu tā. Ziniet, kāds ir mans jautājums? Cikos jūs ceļaties? Pieņemsim, ja darbs ir 9. Cikos jūs ceļaties? Šodien es cēlos, man liekas, 7:30. Aha, un tu, Ulrika? Es arī, man liekas, piecēlos 7:30, bet, nu, man pirmais modinātais ir 7. Ok. Tad parasti tās 10-15 minūtes, kad es uzkrāsojos, saģērbjos, un tad pārējo laiku es sēžu baudu rītu. Ok. Jā. Man ir tā, ka es arī parasti cenšos it kā agrāk, bet es parasti pieceļos kaut kādas 40 minūtes pirms izbraukšanas, un tad es tā fiks sataisos un viss. Nu jā, man rīt rituāls ir tāds, ka es vienkārši pamostos, cenšos maksimāli ātri izdarīt un skrienu ārā no mājām un viss. Ok. Šis ir interesants jautājums. Tagad varbūt Megija var pirmā atbildēt. Kurš ir tavs mīļākais pienākums strādājot Sanija Skincare?
noteikti filmēties. Jā? Modelēt, jā, tas arī bija no pirmās dienas, kāpēc es vispār gribēju. Nu, tā. Es tur beigs urpties kaut kādā brīdī. Es ceru, ka kaut kādā brīdī beigs urpties, un es ceru, ka nevar dzirdēt mikrofonu. Tu esi safokusējusies. No. Jā, man laikam tas tā filmēšanās un modelēšana, jā, jo tas bija no sākuma. Bet tev nebija sākumā bail no kameras? Man bija, jā, bet es jau gribēju, lai es beidzot pierodu. Nu tā, okay. Sākumā noteikti. Pirmā reize tīpaši, jā. Es starp citu, smieklīgs fakts, tad, kad Megija sāk strādāt šeit, un tad, kad tev bija jāfilmē tie video, pirmās reizes, kad viņai bija jārunā kamerā, vai vispār kaut kas vienai jāfilmē, es gāju ārā no ofisa, jo viņai bija baila, viņai laikam bija tā kā kauns, bet tā, kā jau ir bailī. Tad es gāju ārā no ofisa, un tad es tur stāvēju, un es viņai teicu, tad, kad tu esi pabeigusi, nāc man pasaukt atpakaļ. Jā, bet tieši tie balsi ieraksti, viņš uzmīgi nepatīk man balsi, kā izklausās. Ja? Tāpēc, jā, man kaut kā visu laiku. Vienmēr kāds kaut ko teicis, visu laiku, tāpēc man bija tāds nē. Ok. Un Ulrika? Man liekas, arī tās fotosesijas patīk, bet man arī ļoti patīk veidot saturu, ka mēs te kopā visi darbojamies. Tas forši. Jā, ka nav tā, ka ir katrai jāsēž pie tā savu datoru un kaut kādu tur datoru darbi. Jā, kā mēs pa ziemu arī, no rīta tur 8 braucam, mēs kaut ko dejojam. Jā, mums visi rīti sākās ar to, ka mums bija jāfilmē tie tiktoki, un mēs arī 8 no rīta braucam uz to ofisu, jo Megijai pēc tam ir tās skropsīs, tad lai viņi laicīgi var būt mājās. Un tad ir tā, ka tu pa to ziemu tajā tumsā tāds pusaizmiņas ieslēdz tā gaismas un davai filmējam to trendu. Sākam filmēt. Ok. Man viss, protams, patīk. Viss, ko es daru, tā kā visi pienākumi ir man mīļākie. Kurš no pienākumiem tev nepatīk vai padodas vissliktāk? Varbūt tu jau zini. Varbūt ir tāds, ko pieņemsim... Man ir noteikti kaut kāda plānošana. Jā. Laikam vissliktāk. Vai arī filmēt. Tā kā otrpus kamerā. Tas man noteikti. Nav tā, ka man padotos kaut kas tāds. Varbūt bišķīt ar tiem leņķīšiem jāpiestrādā. Jā, bet tas man... Bet tieši kad tevi filmē, tev ļoti labi, man liekas. Jā, tad man liekas ir. Ok, un tev, Ulrika? Es pat nezinu, man tā grūti pateikt. Jā, cik es tā neesmu īpaši ilgi, tad man ir grūti pateikt, kas ir tāds, kas man nepatīk. Varbūt tas ir tāds, ko tu vari iedomāties, kas tev pieņemsim, nezinu. Ja tev būtu jādara. Jā, šeit es nezinu, pieņemsim. Tu zini, ka varbūt tās kaut kad arī to Instagram varētu paņemt, varbūt tur tev kaut kas, vai īsti pagaidām. Pakot, ja tev būtu jāpakot. Jā, man ļoti patīk. Jā? Gatavojies back in stock dienai, Ulrika. Es domāju, pēc tās dienas tu vairs negribēsi tās kastītes redzēt noteikti. Jo man kādreiz māsas bija veikals. Un tad internet veikals arī, un mēs arī pakojam. Nopietni? Pastāsti, ja drīkst, protams, vai citai reizē. Tas bija tāds izmēģinājums, mums tur nekas tāds neaizgāja beigās, jo, tas kaut kā, mēs bijām jaunas, mēs neko no tā nesapratām, un tad, mēs iepirkām drēbes, un tad mēs pārdevām. Jā, bet mēs to darījām gan Latvijā, gan Austrijā, jo man māsas no Austrijas. Un tad mēs kaut kā mēģinājām. Tad pašu pieredzi, daudz ko es no tā iemācījos. Es iemācījos taisīt mājaslapu. Jā. Un man liekas, tā ir ļoti vērtīga pieredze. Jā, ar katru reizi jau vairāk kaut ko iegūst. Ok, kas man nepatīk no pienākumiem? Jautājums. Nē, man ir tas, ka man īstenībā, es būtu priecīga, ja jūs ar to palīdzētu. Es neprotu tā kā nodot darbus cilvēkiem īsti. Tā kā, saplānot, kas kuram būs jādara. Jo man ir tas, ka, pieņemsim, teorētiski man būtu jāplāno visu laiku, pieņemsim, ko tu darīsi. Gan jau arī vairāk varbūt tās tev, es nezinu, tā man vismaz liekas. Nē, it kā mums jau ir pienākumi. It kā, bet man liekas, ka arī tās dienas kaut kā ir jāplāno. Man liekas, man vispār nesanāk plānot. Es nezinu. Tu man uzrakst vēl tos plānus. Jā? Jums pašām viss liekas ok? Jā? Es šito jau, man liekas, vienreiz prasīju. Nē, man liekas, pilnīgi. Šobrīd ir ok, man liekas, ka arī Jānis no rīta atnāk, es tur saplānoju kaut kādas lietas, mēs uzfilmējam. Tad jūs savus darbiņus padarat. Tad varbūt tās tā, kā tu man toreiz teici, vai tu man teici haus man pašai galvā, varbūt tāpēc man liekas, ka ir kaut kāds haus visu laiku. Jā, jo man liekas arī, pieņemsim, šodien sanāk,
atnāk, mēs kaut ko uzfilmējam, tad kaut kādus jautājumus domājam, tad kaut ko editojam, tad atkal kaut ko filmējam, tagad YouTube, tad, jā. Jā, tā jau. Savādāk. Jo tas ir tas, kas man uztrauc visu laiku. Es neprotu kaut kā, es nezinu, plānot citiem kaut kā to dienu. Jūs paši tiekat galā. Ok, nu tas ir tāds vienīgais varbūt tās. Nu vēl varbūt arī kaut kādi, pieņemsim, e-pasta mārketinga. Es zinu, ka es tagad tam ķeršos klāt, es tev arī stāstīju. Nu tā kā vairāk tur maksas reklāmas, e-pasta mārketinga. Es pieļaudam, ka man tas vispār nepatiks, bet, nu, mēģināsim, skatīsimies, jā. Ok. Tālāk mums šeit ir. Kāds ir tavs visbiežākais attaisnojums, lai kaut ko atliktu vai izdarītu nedaudz vēlāk? Man nav laika. Stabili. Īstenībā es par šito neaizdomājos, bet arī, kad ir kaut kāda, nezinu, doma bijusi aiziet uz zāli vai pasportot, vienmēr tāds, man nav laika. Man ir savu lietu, ko es daru, man taču nav laika. Ok, Dievs, tiešām. Jā, tas nav laika. Es vēl varētu. Tas īstenībā nav attaisnojums. Tas ir vienkārši cilvēks, ir ievies savā ikdienā tādu vārdu. Jā. Tas ir slinkums. Jā, tas ir slinkums totāli. Nogurums vai kaut kas, jā. Es jau visu dienu strādāju. Man vajag atpūsties. Es šitā daru, zinu, kad mājās kaut kas, pieņemsim, nav satīrīts, un es ļoti negribu tā kā neko darīt, tad es arī parasti draugam pasaku, es jau visu laiku tīru tās mājas, varbūt arī var kaut ko satīrīt. Tas ir mans attaisnojums arī, lai neko nedarītu, ja es jau visu laiku to daru. Es parasti saku, jā, laikam to, kad es jau visu dienu strādāju. Jā, vai visu dienu strādājas, jā. Jā. Ok, labi. Kāda ir tava vakara rutīna, lai no rīta pamostos enerģiska, ja tāda ir? Varbūt ir kaut kas tāds. Es pēdējā laikā telefonu, tā kā noliku vismaz stundu pirms malā, tā lai man tā kā miegs ir labāks, es salasījos kaut kad, ko darīt. Nu tā ir. Labāk, jā, tad es to telefonu. Tev slikts miegs? Nē, kā, bet es domāju, vēl labāk. Jā, bet tā ir ļoti labs miegs ir, jā. Ok. Ulrika? Es laikam izdomāju jau iepriekšējā vakarā, ko es, piemēram, vilkšu. Nākamajā dienā, vismaz aptuveni, ko es varētu vilkt. Tad es varbūt arī jau sagatavojos kaut kā dienai, tur saliek mantas, uzliek kaut ko foršu uz sejas, lai no rīta pieceļos ar jau mitrinātu sejas. Mūsējo sejas maskur nav pieejama. un jā, kaut kā tā. Ok. Jā, man arī, protams, sagatavojos. Jā. Nu, man laikam galvenokārt izdomāt plānu rītdienai, ko es vispār darīšu, ko es iesākšu. Tad man arī ir tā, ka es no arī pamostos, tad man nav tāds stress. Tad es zinu, ka ir jāizdara tas. Ja man nav plāns, piemēram, tagad nav precīzi, tev arī nav īsti tā baigi, ko saplānot. Tad man ir tā, ka es katru rītu pamostos ar stresu, jo man liekas, es vienkārši lieki izmetu savu dienas laiku. Un tad man ir tāds, ka vai nu es kaut ko, nezinu, noguļu mājās, nosēžu, nu tāds. Laikam man plāns ir tas, kas man palīdz. Varbūt ir kaut kas konkrēts, ko tu vēlies uzlabot savos paradumos, rutīnā. Ātrāk iet gulēt. Ātrāk iet gulēt, nu tas būtu tāds viens, kas tev. Es noteikti gribētu vairāk doties pastaigās, jo es ar to ļoti slinkoju. Nē, vispār. Staigāt ar kājām. Pārvietojos ar mašīnu. Pa Liepāju, kas ir maz pilsēta. Jā, es arī visur ar mašīnu pārvietojos. Visur ar kājām, bet es arī gribu mašīnu. Es varbūt tās gribu no mājām ar kājām nākt uz darbiņu. Ir tīpaši, kad mums 8 no rīta ir jāsāk strādāt. 6 Vai arī 6:40, ja viss gājas sanī, tik pabrauc garām 7:40 par Aiņu. Es atceros, es arī ten braucu pa vasarā. Jā. Reizi. Bet es pieļauju domu, ka vasarā mums nāksies braukt ar Ričukiem. Es domāju, ka es no savu galu arī braukšu. Nu tad Megija mums būs šoferis. Tālāk. Kādu padomu tu sev dotu pirms 5 gadiem? Šis ir labs jautājums īstenībā. Es laikam teiktu, lai nesaka nē, lai piekrīt dažādām iespējām, jo kādreiz man tas bija tā, ka uzrodās kaut kāda iespēja, un es ilgi domāju, vai man vajag, vai es to varēšu. Un tagad es laikam esmu iemācījusies pateikt visam jā. Nu arī, protams, nepilnīgi visam ar mēru, jā, bet tas, man liekas, ir tas, kas jāiemācās jauniešiem. Jā. Tev ir kaut kāda konkrēta lieta, kas tev tā kā
nevis lieta, bet piedāvājums, ko tu nožēloji, ka tu pateici nē? Varbūt pat ne konkrēts, bet vienkārši es atceros, ka es biju bailīga. Man liekas, es savu nenovērtēju. Tad tagad kaut kā esmu iemācījusies to. Ok. Izmainīt. Tas ir labs īstenībā, labs tāds. Piekrīt. Es arī noteikti to, bet. Laikam. 2 hours later. Varbūt tās pat ne padomu, bet es varbūt tās būtu mainījusi vienu lietu. Spēju pateikt nē. Jo man bija tā, ka uz daudzām lietām es visu laiku piekritu un... Nu, labi, nav tā, ka es kaut ko nožēloju vispār, nē, nu, tā kā cilvēkiem, ja man kaut ko palūdza, un ja es tiešām nevarēju izdarīt, es varēju pateikt nē, bet es to vairāk domāju, pieņemsim, kad par to pašu galdu tenisu, ne, kad es spēlēju to galdu tenisu, un es biju ļoti tajā visā iekšā, un man bija šausmīgi daudz treniņu, nu, tā kā katru dienu pa 3 stundām treniņu, nedēļas nogalē vēl sacensības. Un es bišķīt nožēloju, kad man nebija iekšās pateikt, nu, es nenākšu tik bieži uz treniņiem, jo patiesībā dēļ tā galda tenisa es baigi pārforsēju, un tad man sākās viss tās panikas, veģetatīvā nervu sistēma bišķi sabojājās. Un tas īstenībā baigi izmainīja man dzīvi uz vairākiem gadiem, jo dēļ tā es nevarēju, izbraukt no pilsētas, nevarēju iekāpt tramvajos, aizbraukt vienu kaut kur. Nu, tādas elementāras lietas tev vienkārši nāca visu laiku virsū. Tā kā bija tādi pāris gadi, ka man bija jācīnās pašai ar sevi. Tad varbūt tas ir tas, ko es sev būtu pateikusi, kad vajag bišķī piebremzēt. Vajag sportot, vajag. Un vajag daudz, bet vajag ar mēru. Jā. Jo īstenībā sports ir laba lieta, bet ja tu pārforsē, tev var vairāk gadi aiziet vējā pēc tam. Jo jā, bija tā, ka es nevarēju nekur neaizbraukt, aizceļošana. Es vispār, ja godīgi domāju, ka es nekad mūžā lidmašīnā vairs neiekāpšu. Zinot to, kādas man ir panikas un viss, es domāju, tā ir vispār neiespējamā misija. Bet var tam visam tikt pāri, man tagad viss ir normāli. Un ja man kādreiz kaut kas nāk virsū, man tāds, nu, atkal tā panika. Nu, ģipa, tu tā, jā, tu sēdi, tev vienkārši jau, tu esi tik pazīstams ar to sajūtu, ka tu vienkārši sēdi un gaidi, ka tev tā sirds beigs tur sisties un beigs svīst plauks un vispārējais. Tā kā varbūt tas ir tas, ko es sev būtu teikusi, jā, bišķīt piebremzēt. Tas tikko bija uz mikrofonu. Man liekas, tas, ka es katreiz nemācēju savu viedokli, tagad pateikt, es visiem vairāk piekritu, un tagad jau vairākus gadus tā vispār nav. Nu, tā, kad... Man ar šito gan vēl ir jāstrādā. Man ir, jā, jo man ir tas, ka tā kā, nevis tas, bet man nepatīk cilvēkiem izteikt kaut kādu kritiku. Nu tā. Jā, man arī nepatīk. Es jūtos ļauna uzreiz. Jā. Bet man ļoti patīk, ja man izsaka kritiku. Tā kā man ļoti vajag, man tieši, jā, man tas palīdz. Man piemēram, es jau, man liekas, kurajā video to esmu teikusi, ka man, piemēram, motivācija vai kādas slavēšanas man vispār nepalīdz. Man vajag, lai man pasaka, ka, nezinu, tev vajag labāk darīt to un to, nu tā. Man tas vairāk strādā. Labi, paldies. Bet, jā, īstenībā par to man arī tas laikam vairāk ir. Jo ir bijuši reizītes, kad arī, nu, darbā vispār, ka mums te mainījušās kaut kādas, nu, piemēram, Linda, ka bija, tad mums bija arī Amanda. Nu, Linda joprojām pie mums ir vienkārši fotosesijām ir vairāk. Bet jā, ir bijuši kaut kādas vairākas reizītes, ka man ir tāds, nu, bāc, varbūt šito vajadzēja tā kā pielabot, vai tur, jā. Bet man ir tāds, nu, labi, es vēl pagaidīšu, nu tā. Tagad man vairs nav tik izteikta, ka, ja es redzu, ja kaut kas man tur īsti nepatīk, tur fotosesijās vai kā, tad, nu, tā kā es pasaku. Bet vēl, man liekas, man pie tā ir jāpiestrādā, jā. Man būtu bišķi tādai stingrākai. Bet, ok, Ulrika atbildēja, vai ne? Jā. Ko tu teici? Kāds bija jautājums? Kādu padomu? Jā, pirms 5 gadiem. Jā, ka es teiktu vairāk, jā. Jā, pareizi. Iespējām, jā. Ok, nosauc labāko īpašību, ko esi saskatījusi savos kolēģos. Ulrikai šis būs sarežģītākais, jo tu esi principā tikai mēnesi, tas ir 4-5 reizes, tu esi bijusi tikai. Man liekas, tu tā ļoti nosvērta, nu tā viss, ka tu pārdomāti ļoti, tā ikdienā dari, nu tā, cik es tev esi satikusi tā. Man liekas, tā nosvērta, tā pozitīvā veidā. Un tā ļoti pozitīva vienmēr. Jā, man liekas. Man liekas, laika čīkst kaut kā. Laukā tāds laiks, vai ofisā, tolži var visu laiku. Nē, bet lietas tāda pozitīva. Mēs jau pārsvarā tas idiotā, tad mums ir tā jautri. Ok. Tas laikam.
Megija. Viņa nekad nepateiks ne. Jā. Jā, tāda īpašība, nē, bet, ja godīgi tā īpašība, kas man Megijā patīk, ir tas, ka tiešām, ja ir kaut kādas situācijas, ka man kādreiz vajag kaut kādu palīdzību vai kaut ko, Megija vienmēr, es nezinu, viņam liekas, pa nakti tev varētu piezvanīt, ka būs tāds, jā, es tulītās būšu klāt. Nu, tā kā viņi ir tāds cilvēks, uz ko tiešām var paļauties. Un man patīk arī tas, kad pilnīgi vienmēr ir kaut kas tiek sarunāts, saorganizēts vai kaut kas. Tu dos maksimāli savu devi, un tu nekad pēdējā brīdī nepateiksi, tur zini, sorry, es nebūšu vai kaut ko, tā kā tu vienmēr esi. Un it īpaši pēdējā fotosesija Valentīna dienā man vispār tev paliks žēl, tu tur nomocījies, samocījies, bet nu labi, tas lai paliek pie mums tas stāsts, bet Megija nejūtās labi, bet viņa tāpatās visu to fotosesiju, jā, tur palika. Jā, tas bija iespaidīgi, es tā nevarētu. Un Ulrikai man baigi patīk, kad viņa ir vairāk arī tāds perfekcionists, man liekas. Man tāda riktīgi sajūta ir. Un, pieņemsim pēc tiem video vai vispār tādas idejas un tas, man liekas, tu esi tāds perfekcionists vairāk, visam ir jābūt tā, tur idejas tāds. Nu, tā kā, tas ir tas, ko es tagad esmu ievērojis. Un draudzīga, tas ir arī forši. Nu tā. Ulrika, ko tu vari par mums pateikt? Man liekas, jūs esat ļoti tādas atvērtas uz dažādām avantūrām, idejām, jā. Un man liekas, tas ir ļoti forši, ja es kā filmētājs, es jums pasaku to savu ideju, un jums būs tāds, jā, davai. Jā, tā kā. Es šito nē. Mēs esam gatavs uz visu. Tas man liekas ļoti forši, jā. Jūs arī tāds draudzīgs, smaidīgs, tāds saules stariņš. Jā, redz, citiem ir jābūt tādiem nosvērtākiem, perfekcionistiem, un citiem ir jābūt tādiem tā kā mēs ar tevi. Es arī tādu mēdz būt pagaidīt. Nu, protams, tas taču normāli. Nu, jā, protams. Man taču domājot, ka man nav tāpatās arī, piemēram, kad Ulrika nāk, vēl tagad man joprojām ir tāds maziņš, nu, zin, tāds uztraukums, tā kā, ko mēs tur un tā, nu, tā kā tas jau viss ir normāls, ir visiem cilvēkiem. Man varbūt vairāk ir tas, ka es vienkārši tā kā, es to visu, kaut kādu stresu savējo, kaut vai minimālo, es viņu tieši noslēpju ar to, kad es šausmīgi ātri atveros. Es varu pa visu kaut ko sākt runāt. Es varu 5 minūtes runāt ar cilvēku uz ielas, un es pēc 5 minūtēm viņam varu stāstīt par kaut kādām savām veselības lietām. Es nezinu par jau ko citu. Jā. Man ir tā. Jā, par tādām ļoti... Jā, par tādām ļoti dziļām tēmām es uzreiz... Bet es zinu, ka citiem cilvēkiem tas ir kaut kādā veidā dzīvē tā kā, nu, slikti nācis, nu, tādā ziņā, ka viņi ļoti ātri atvarās. Es nezinu, man dzīvē viss ir bijis baigi forši, es ātrāk atturos un viss sāk stāstīt, man nav nekādas problēmas, nav tā, ka pēc tam tur cilvēki kaut ko, es nezinu, pieņemsim, ir pārtrauka draudzība un pēc tam kaut ko runā par to. Nē, man tā nav bijis. Tas tāds ekstraverts, ne? Ekstraverts ar ļoti lielu stresu komunicējot. Ekstraverts, introverts, nu tāds. Nu, tā kā, jo man patīk cilvēki, un es esmu ievērojis to, ka es ļoti uzlādējos no cilvēkiem, man patīk runāt, bla, bet ar jauniem cilvēkiem, es tev šito arī esmu teikusi. Tad, kad es esmu kaut kur ar vairākiem, man vispār nav problēma, es tiešām esmu superliels ekstraverts. Bet tā kā 1 pret 1, nu, tad ak, Dievs, es tur varu sākt raustīties, valoda var sākt raustīties, un viss kaut kas man tur var būt. Tā kā, jā. Tas arī introverts, ne? Jā? Tas arī pilnīgs. Man liekas, ka jūs esat tādas. Svešu cilvēku kompānijās esmu, jā. Es atveros ļoti lēnām. Bet tad, kad es atveros, tad es varu runāt. Tad ir Nu, jā. Nu, tas ir varbūt tās vairāk tas, kad ir vairāk laiks vajadzīgs, lai atvērtu. Man liekas, jūs neesat tādas super introvertas. Kaut gan es esmu strādājis arī par viesmīli. Es varēju daudz runāt. Jā? Jā, par viesmīli es arī varu strādāt. Ar svešiem cilvēkiem, jā. Vot man bija stress, piemēram. Es arī esmu strādājis par viesmīli. Un man bija tā, ka, es nezinu, man likās, ka es visu laiku kaut ko notizlošos, kaut ko es tā kā runāju, tā kā nerunāju, es nezinu. Nē, nu pieklājības normas. Ziniet, ar ko man labi sanāk runāt? Ar veciem cilvēkiem. Ar tiem man vislabāk sanāk runāt. Ar tiem es nezinu. Tā nav kaut ko nepareizi. Nē, tāpēc, jo, es nezinu. Es varbūt, nu jā. Es vienkārši varbūt brīžiem pat daudz ieslīgs kaut kādās tādās nopietnākās tēmās, un tad tie vecie cilvēki man saprot. Jaunajiem ir tāds, ak, Dievs, tev viss kārtībā. Bet jā, tas tāds fun fact. Ok, ķeramies pie nākamā jautājuma.
Tā, tas mums bija. Kas tur vispār ir? Kāda ir tava mīļākā lieta, ko darīt, kad esi prom no darba? Nu, ja bija ikdienā kaut kāda hobija, droši vien kaut kas tāds. Es zinu par Ulriku. Ziedi. Es gribu teikt puķītes. jā. Jā, es taisīšu dārzu. Tas ir tik forši. Nē, dzīvoklī, bet mums ir zemes gabaliņš. Jā. Bet vispār man ļoti patīk sportot, iet uz treniņiem un pavadīt laiku ar draugiem un ģimeni. Un cik bieži, nevis cik bieži, bet ar kādu sportu tagad nodarbojies? Tā jūs zāli? Vienkārši tā kā treniņi, grupu treniņi, jā. Bet, es arī gribētu, bet man, pieņemsim, ir bailiet vienai uz tiem grupu treniņiem. Man liekas, es atkal notizlošos. Man visu laiku liekas, ka es kaut ko notizlošos. Man tā sākumā arī bija, es pirms 3 vai 4 gadiem sāku iet. Es arī gāju ar draudzeni un tā es arī paliku. Draudzene vairs neiet. Es tāpēc arī tevi gribēju aizvilkt līdz uz tiem grupas treniņiem, kur es gribēju, jo es zināju, ka tu droši vien varbūt pēc tam, tā kā nāks vai nenāks, es nezinu, jo tu ej uz zāli, bet man galvenais bija, lai tu atnāc uz to sākumu, bet mēs neaizgājām. Tā kā... Man liekas, tu netika. Kaut kas bija tev. Man nebija laika. Man nebija laika. Ok. No tev, Megi. Tā, kas tur bija jautājums, vai kaut kas? Ārpus darbiņa. Man arī noteikti ar draugiem. Mēs ļoti daudz tiekamies tagad, kad ir savas dzīves vietiņa. Savas dzīves vietiņa. Sava dzīves vietiņa, kad ir draugiem. Man ļoti patīk arī pastaigāties, bet vienai mūziku paklausīties. Tā, jā, visādi pasākumi. Bet jums ir kaut kāda lieta, kas jums tiešām, riktīgi jūs tā pilnīgi ar deksmi gaidat, nezinu, kāds tur hobijs vai kas. Es nezinu, piemēram, bērnībā es atceros, ka man bija tie pirmie treniņi tajā pašā galda tenisā. Man bija tā, ka es vienkārši nevarēju sagaidīt. Es joprojām atceros to sajūtu. Es pat mājās pret sienu spēlēju to ar to raketo bumbiņu. Bet man īsti vairāk nav tādas sajūtas bijušas. Man nav nekas, kas man izraisītu tur tik nenormāli tāds wow. Man vien brīdi bija tās dejas, tā kā uz hīliem. Jā. Augstspēdana dejas, bet tagad arī vairs nav. Man vairs nav tas. Gribētu iet. Un tev, Ulriks? Man laikam... Bišķi tuvāk to mikrofonu? Jā. Nē, man laikam patīk, ka tuvējās kaut kādi svētki draugiem vai ģimenei, un tad man patīk, ka tu vari iet meklēt tās, pat ne dāvanas, bet man patīk dāvināt ziedus. Un tad es arī, es nopērku piemēram lielveikalā kaut kādas puķītes dažādi veidi, un tad es taisu pušķīšas. Man tas ir tāds, tā floristika. Vienu brīdi es gribēju tā mācīties, bet tad tieši tajā brīdī, man liekas, bija Covid, un tad nenokomplektējās grupa, un tāds arī kaut kur. Man patīk dekorēt uz kaut ko. Īstenībā, tagad, kad tu tā pateici, man ir laikam vienīgais, kas man tiešām nenormāls emocijas sagādā. Atkal kaut kas noraustījās. Nezinu, kas tas bija. Sagādā ir tad, kad es varu kādu iepriecināt. Jā, man nenormāli patīk dāvināt kādam. Tā gan ir lieta, jā. Tādas kaut kādas dāvanīs, tas var būt citādāk, bet, kad tu rīktīgi pārsteigumos, tas cilvēks nav gaidījis. Tik forši. Ok. Kas ir tas, ko tu vēlētos apgūt papildus, strādājot Sunny Skin? Tagad tieši šeit varbūt ir kaut kas tāds, ko gribētos. Kas te pa grūtiem jautājumiem? Sorry. Tas ir manējais, nestraucies. Jā, es noteikti gribētu to filmēšanu vairāk iemācīties. Jā, tiešām? Jā. Tiešām. Es to varētu iemācīt vairāk. Jā. Jo es jau nezināju, vai tu gribi. Es nezinu, jo man liekas tā filmēšana. Jā. Tad man bija tā lapa. Bet ar to es apmēram iemācījos, bet tāpat tās man laikam nav tas talants vienkārši. Nē, tu neesi arī praktizējusies. Arī, jā. Nav. Filmēt tieši. Un montēt. Montēt. Arī. Tur es parasti prasu Ralfam palīdzību. Jā. Kaut ko pamāc. Kapkatā jau tur tā. Tur tā īzi. Jā, nav nekas Jā, bet tur es mērīgi varu kaut ko samontēt. Bet zini, kas kādreiz, tad, kad tu tikko sākti strādāt, tie TikTok un viss bija bišķi citādāki. Mums vispār bija tas, ka mēs runājam pāri tiem video. Bija vairāk, kas kaut kas jādara. Jā. Tagad nav vairs tik daudz, ja tā es mājās tur filmēju, tur tāds kadriņš, šitāds kadriņš. Jā, tāpēc, jo, gribās kaut ko pamainīt, tie video sāka kļūt tādi vienādi visi, jo, cik tu tos kadriņus tur izdomās par to vienu sarunu, no aizmugurs to priekšņas no zāna, tā kā. Cilvēkiem jau vairāk interesē arī tāds dabīgais saturs pēdējā laikā, viņi nesakās tādu reklāmas saturu.
Nu, skaidrs, mēs esam parunājušās. Kā jums patīk šis video? Man liekas, tas paši Jā, beigās sanāca. ļoti tā Jā. dabīgi, man liekas. Jā, tas ir arī Ļoti tas. ilgi arī, man liekas, ne? Jo, Jā, gan jau, gan jau. 40 minūtes Galvenais, lai varētu būt, nofilmējies viss. Jā, mums pagājušajā šitā bija. Man liekas, 3 reizes mēs tā Jā. pārfilmējām. Tas Jā. bija ārprāts. Jā, nu, cerams, es negribu šobrīd skatīties. Bet, jā, man arī patika. Šīs bija tādas vienkāršākas tēmas. Priekš Jā. pirmā video, kur arī Ulrika ir, es domāju, ka ļoti forši varējām vismaz iesildīties, saprast. Un tad nākamajās reizītēs, gan jau mēs varēsim parunāt varbūt par kaut ko vēl nopietnāku. Nu, kaut ko tādu varbūt dziļāks. Jā, ja es to sākumā izdomāju tos nopietnos jautājumus, tad es sapratu, Nebūs. nebūs šoreiz, jā. Man ir viss. Jums arī viss. Jā, Mums ir viss. Paldies! Tā! Čau!